Nu jā, un varbūt tas pirmais stāsts bija, es pastāstīju, kā vienreiz, es vienkārši nesen, te Alfa kursā sieva ejam, tur mums ļoti interesē tas un tā. Un mēs ejam Alfā, un tur pa Bībeli bija tēma, kā Bībeli tika sarakstīta. Un vienreiz manā dzīvē bija tāds gadījums, kad es varēju to piedzīvot. Es apmēram iztēlojos, kā tas notiekās, kad rakstīja tie cilvēki Bībeli, kad tā kā pilnīgi tā kā Dievs diktē un tā. Un stāsts bija tāds, es pabeidzu Bībeles skolas, mācījos Tartu, Igaunijā, un es visu pabeidzu man izlaidums, tur vēl kaut kādas lietas, un es zinu, kad es pēc 3 dienām braukšu uz mājām, vai pēc nedēļas kaut kā tur bija. Es braukšu uz mājām, uz Jelgavu un būšu Rīgā, un es gribēju ar to prieku, ko es esmu piedzīvojis, to Bībeles, kā dzīve man bija izmainījusies tajā gadā, padalīties ar savu labāko draugu, tāds Jānis. Mēs kopā mācījāmies skolā un arī tā visu uzdzīvojām kopā un visādi savādāk. Bet to, kas bija, mēs bieži vien runājām. Viņš zināja, ka tēvs mācītājs, bet pie maniem tur bija mājās, baznīcā es dzīvoju un mēs kaut kādas lietas apspriedām. Viņš bija tāds cilvēks, viņš tur visādas filozofijas, tur austrumu, tad tur austrumu cīņām, tad filozofi, visur meklēja kaut kā, dzīvē meklēja to kaut kādu prieku vai laimi vai kā. Un tad es tā sapratu, tā diezgan skaidri. Es tā, vēl tādā laikā tā nebija daudz piedzīvojis to, kā svētais gars tev uzrunā vai kā Dievs tev kaut ko pamudina darīt. Bet es sapratu, ka man viņam jāuzraksta vēstuli un jāizstāsta tas, ko es esmu piedzīvojis. Kad es esmu, tā kā savu liecību, teiksim, vai tā. Un es visu laiku, kādas muļķības, es pēc nedēļas būšu Rīgā, satikšos, piezvanīšu, telefons atceros no galvas. Viss ir, Un tā vienkārši tā doma vai tā sajūta bija tāda, pilnīgi tā, ka tur tev nav kur likties. Un es tiešām vakarā ņēmos, es uzrakstīju vēstules, uzrakstīju to, ko es esmu piedzīvojis. Un tur bija arī tie vārdi, atceros, tas, ko mēs visu laiku meklējām. Es arī, es biju baznīcā audzis un dzīvoju, bet es nebiju pats personīgi piedzīvojis to, ko Dievs var dot. Un es saku to, ko mēs meklējām, to, ko mēs meklējām alkoholā, tur visādi tur attiecībās vai meitnēm, visādās lietās. Man liekas, ka es to esmu atradis. Un es viņam tur visu aprakstīju, kā man dzīve ir izmainījusies, kas un kā. Un beigās domāju, jāuzrakst. Taču uzrakstīju grēcinieku lūgšanu. Es saku, ja tu arī var piesaukt to kungu un tā var. Un tā tas viss beidzās. Un es aizsūtīju to vēstuli. Es pēc nedēļas atbraucu mājās. Tur bija kaut kāda amerikāņu grupa, misionāri. Man viņi bija jāpazvada uz Maskavu uz 2 nedēļām, jo es pat mācēju 2 vārdus angliski. Un es aizbraucām uz Maskavu, tur nedēļu padzīvojām, mēs atbraucām atpakaļ, viesnīcā sēžu un es zvanu savam draugam. Un es piezvanu, māma paceļ telefonu, tādu balss dīvainu un tā. Viņš saka, Jānītim jau 4 dienu bija bēres. Viņš bija autovārā, gājis bojā. Wow! Un es sāku saprast to, ka tas tik ļoti interesanti. Jo, kad es visu to vēstuli rakstīju, pilnīgi tas bija tā, ka tu raksti tev, tā kā Dievs dod tev tavu roku vārdu, tu visu zini, ko rakstīt, bet pārsvarā tā bija tā man liecība, ko es biju piedzīvojis. Es domāju, labi, vismaz man bija tāds miers, jo es zinu, ka tas, kas no maniem prasīts, tas, ko es varu izdarīt, es esmu izdarījis. Tād man bija tikai tas neviers par viņu. Es domāju, mēs tiksimies kādreiz vai netiksimies, es nezinu. Lai to visu stāstu padarītu īsāk, mums bija kopējais draugs viens, pie kuras pēc kādu laiku īrēja dzīvokli, istabiņu īrēja, viņš dzīvoja Rīgas centrā. Un viņš arī pāris reizes atnāca uz draugu, bet viņš nevarēja saprast neko un tā. Un tad vienreiz mēs tā sēdējām, viņš saka, tev tā acis spīd. Tu zini, kad es Jānīti satiktu tos pāris dienas pirms tās autoavārijas. Viņš stāstīja, ka viņš no tevīm saņēmis vēstuli. Tu zini, viņš tā stāstīja, viņam tāpatās tās acis spīdēja. Viņš teica, viņš saka, tu nezini, tu necēs Dāvidam pat rokraksts ir izmainījies un tā un šitā. Un tagad viņš tos vārdus visu to stāstīja, kā tur pēdējās dienās. Tas Jānis bijis, es zinu, ka mēs tiksimies ar viņu. Un dažreiz nevajag,
nekā daudz. Arī nevajag būt nekad gudrākiem par Dievu, jo mēs nekad nezinām laikus, nekā. Vienkārši dažreiz izdarīt vai paklausīt Dievam, kaut ko viņš no mums grib. Un tad varbūt otrs stāsts būs, tas bija par, es atgriezos jau un es visu laiku biju tā pārņemts, domāju, ko lai es tādu varētu izdarīt. Kaut ko, mums katram vienam tas ir večiem iekšā, gribās izdarīt kādreiz kaut ko lielu, tādu nozīmīgu, ne? Un tā, ir tāda vēlēšanās. Un es biju tur draudzē Rīgā, es biju vienkārši kārtībnieks. Es vadīju tur vīru, tā kā mājas braucām uz cietnēm, visu ko darīju, bet es vienkārši tā man kalpošana draudzē, kas bija kārtībnieks. Un tev citreiz kaut kas jādara, un tu gribi kaut ko citu darīt, bet tev jādara tas, kas jādara. Un bija viens pasākums, tas bija Vērmaņdārs, kurš tas ir, tas viena no tiem parkiem, tas Čaka ielas tur, Čaka starp Matīs un Ziedoņdārsā, bija pasākums. Taisīt, tur bija tā kā koncerts, tur bija kaut kādas liecības un visu. Man tur bija, jābūt tur viena tā eja, tur mēs ar vienu uz maiņām visu laiku bija jābūt, jāstāst tur, lai kaut kādi tur dzērāji, tur vēl tur arī bērniem bija pasākumi, vienkārši bija jāuzrauga kārtība. Un es to visu dienu līdz tiem tur 5 vai 6 vakarā beidzās, tas datums bija 1. septembris tieši, tā bija tā diena un vienkārši tur stāvēju. Un domāju, es biju laimīgs par to, ka es varu būt. Man vajadzēja lielu ticību, lai es zinātu, ka Dievs man tur ir nolicis vai kā, bet es vienkārši darīju to, kas jādara. Un dažreiz mums ir tā, ka mēs gribam lidot pa mākoņiem, mēs gribam visu, ko darīt, bet dažreiz ir baigi grūti samierināties vai darīt to, kas tev jādara tādā dienā, vienkārši tā ikdienā. Un beigās, jo tas pasākums gāja uz beigām, tur bija mācītāju uzruna vēl kaut kāds, un nonāca viens mans bērnības diena, jaunības diena, nosauksim Aleks, tas bija Juris Kulakovs. Viņš tur patās pāri Čaka ielā dzīvoja, un viņam vakarā bija koncerts, bija koncerts Mežparkā, pirmā viņš bija izmazgājis matus, sapucējies, viņš nāca satikt Reģijos, tas ģitārists, tas viņam kaut kāds draugs, viņš nāca viņu papļāpāt. Tā kā tur spēlējas skatos, viņš netika klāt, un vēl mācītājs runāja, sanāca, viņš tur patās nostājās gaidīt, un man bija fantastiski iespēja, jo man tā bija viena no top grupām manā bērnībā, jaunībā, nosauksim tā, jaunības gados, jā, un viņš tiešām bija mans Aleks. Un viņš tur patās stāvēja blakus, un es ar viņu varēju toreiz, kad 20 minūtes mums bija ko runāt, es stāstīju par Kristu. Viņš teica, pagaidi. Es esmu tik daudz mūzikas sarakstījis tur tādiem bīskapiem un tādiem. Viņš saka, man es tiču tur tā patās iekšā. Mums bija baigi pašā saruna. Bet kas man bija, kad tu vari, pieņemsim, tas varbūt tas bija personīgi man, tas man bija kaut kas, ka es kādreiz tur pa pērkonu fanoju, un tā man likās foršākā grupa, ja? Un tad pašā laikā, ja tu nevari aiziet, atrast viņu vai pieklauvēt pie viņu durīm, Dievs var atvest viņu tev patās tur blakus, un dot tev laiku, 15-20 minūtes, un bija super laiks, mēs visu to pārunājām. Es varēju liecināt par to, jā, es neesmu komponists, bet... Un tā bija vēl viena tāda lieta, kas man likās, ka dažreiz, jā, mums večiem ir tā, ka mēs visu, ko gribam, bet Dievam savu laiku daudzam lietām, un ja tu uzticams esi pie tā, ko Dievs tev ir devis šobrīd, un dari to, ko Dievs tev ir devis, viņš pievedīs iespējas klāt tev par to, mums pašiem par to nav jāuztraucās. Tas ir tā, otrs stāstīts. Vēl ir viens stāsts, tas ir pēdējo, es jau gribēju iepriekšā reizē īsti liecināt, un tas bija novembrī, kad mēs bijām, es braucu uz Zviedriju pēc mēbelēm pāris mēnešiem, mēs novembrī bijām, un sanāca tā, ka mūs apzaka tā, nepatīkam, ir tāda man soma līdzi, kur man viss, kur dators iekšā, tur planšet, viss lietas. Vēl planšetē ir virsū smuku uzlīmīt no policijas iecirkņa. Un tās somas mums, kamēr mēs ēdām, mēs atnācām un es paldies Dievam, tā bija tiešām man lūkšana, pateicos Dievam, ka tie bija dumi zāgļi, viņi atvēra duris, paņēma somas un aiztaisīja duris ciet. Varbūt viņi baidījās tur cirst vai troksnis. Tās duris bija vaļā un mēs
vienkārši mazā pilsētiņā Zviedrijā bijām Eskiltunu 2,5 stundas līdz Prānim, ne mums bija laika, ne policijai, nekā, bet mēs piefiksējām, ka tās somas mums pazudušas ir. Un Kostičkam vispār tur vēl pasi bija iekšā, un labi, ka bija persona apliecība tikāmies. Un, nepatīkam sajūta. Tur es jau ātri izrēķināju, cik tur, dators, kuras bija mēnesi atpakaļ nopircis, un tur vēl lietas un tā. Un domāju, bet, tur bija arī, varbūt tas ir cits stāsts, bija kaut kādas lietas, kas mums bija jānokārto. Un skaidrs reizes svētais gars vienkārši uzrunāja, ka ir kaut kādas lietas, kas ir, mēs bišķīt esam, tā, nepienācīgā kārtā izdarījuši. Mēs ātri nožēlojam grēku, pielūdzām Dievu. Bet par ko ir, es jau biju norakstījis, Kostiks tur teikt, viņš arī bija tā kā pēc rehabilitācijas programmas, man tur viss iedzīvīt, viss tā iedzīvīt, kas tev ir, viss bija paldies. Un mēs lūdzām Dievu, un es arī tur stāstīju, tur bija tai visā kontekstā, vesels 2 stundas man bija sludināt līdz Prānim, un es stāstīju pat, cik tas dažreiz ir bīstam, ka mēs kaut kur tā pa dzīvi brienam, kaut kādas lietas sadarām, nepadomājot pa sekām, vienkārši tādas nezāles sasējam, un tām nezālēm ir kaut kādas iespējas augt un atnest augus mūsu dzīvē. Un, ka mēs tās bijām izrunājuši, visu mēs pielūdzām Dievu un tā. Un es sazvanīju tur draugu, kurš uzrakstīja to iesniegumu policijā, un pašam nebija laika un tā. Un mēs atbraucām mājās un nākamā dienā mēs nebijām vēl paspējuši visu mašīnu izkrāmēt. Man atbrauca palīdzēja draugu, kā tur tik kontā iekšā, lai jo tai planšetei karti, telefonu iekšā, tad var atrast atrašanās vietu. Mēs nokonstatējām atrašanās vietu, ka viņi atrodās Eskiltunas policijas iecirknī. Un nākamais jau bija ēpasts, un es arī domāju, kāds ir zābaks, ka man nebija, datoram nebija parola virsū. Es domāju, kāpēc tāds tik stūbis, vienkārši, lai man pašam ērtāks, bija noņēmis nost to parolu. Bet tas bija ļoti labi, ja policisti varēja atvērt, uzreiz atrast man ēpastu un atsūtīt ēpastu nākamā dienā. Sīvi kungs, lai jums nav pastuši pāris somas tur Eskiltunā. Un es domāju, cik Dievs ir brīnišķīgs. Un es ļoti labi saprotu tagad to līdzību par to atraitni, kur tu bija atradus to naudiņu, kur tu meklēja. Atradu, un tas ir milzīgs prieks, un mēs nezinām pilnīgi neko, tur pat bija, man pat aperis bija tur ielikts, un viss tā, nomainīja drēbes un tā, un tur bija pat visu uzlīmēs tas policijas, pat uz apenēm bija piefiksēts, un tur viss katra pēdējais odeklons un vitamīnu, un viss bija. Tā, un viņi teica, nezinu, kaut kā tur kāds bija nometis krūmos tās somas, un tur piezvanīja cilvēki, atradu jau tad īpašā vakarā. Un tas ir, tiešām tas tā. Bet, tur pārāk tā. Un vēl varbūt pēdējā lieta, es beigšu daudz, negribās mums šodien vakar galvenais runātājs būs Agris. Mēs viņu sagaidīsim, viņš būs viņu. Jo, tā ir tā lieta, ko es, varbūt kā lai pasaku, es tā pēdējā laikā piedzīvoju, un tas ir tas, ir tā jaunā derība ļoti daudz runā par namturību. Jūs to, daudz es saskaros ar acīm daudziem mācītājiem, viņi noteikti tās raksturietas visi zina. Ka ja mēs esam uzticami pie mazām lietām, tad pienāk laiks, un Dievs mums var iedot vairāk. Un, ja mēs neesam uzticami, mēs salaižam dēlī katru mazo lietiņu, ko mums Dievs uztic. Tas ir, katrs, kam ir vecāki, kam ir bērni, tu zini, kamēr bērns nemāk, tādu viņam nopērc vienu telefonu, viņš pazaudē, nopērc otru, sāc domāt, vai vajag telefonu, vai nevajag, vai kaklā vajag pakt. Es teiktu, vienkārši šī ir nocept daudzām lietām. Bet man bija visu laiku, es kaut kādā savā dzīvē, te gājumā domāju, ka tev tā visu laiku vajag rauties uz priekšu un gaidīt, un ja tu kaut kādu iespēju palaidīs garām biznesā, tad tu nekur netiksi, un vienmēr viss iespējas un dažreiz paklausies kaut kādas tādas, motivators vai kaut kāds, reāli dumjs cilvēks, kaut kāds muļķības stāsta, vai tas ir vienalga, internetēt visādi, tā pilns ar tādiem gudrniekiem ir, kā tur vajag, kā tur var sasniegt, kā tur var nesasniegt.
Un es tu vairākas reizes, man tas īpaši neinteresē un tā, bet es domāju, kādreiz kā ir, ko Dievs no manī vēlās un tā tālāk. Un es sapratu, ka viena lieta, ko man svarīgi dzīvē ir dzīvot tā, lai es kaut kādu gandarījumu vai kaut kādu no tā jūtu kaut kādu nosauksimību, kaut kādu kaifu. Un, kad tu dari kaut kādas lietas, ka tu saproti, tas tiešām ir tā vērts. Un tas ir, piemēram, mēs katrs viens lielākā daļa visi ejam kādā draudzē, jā. Un vienalga, te neiet runa par kādu konfesiju konkrētu vai konkrētu draudzi, bet tur, kur tu ej, kad Bībele māca par to, kur būs tavu manti, tur būs tavu sirds. Un dažreiz man lielāko gandrību sadara kaut ko izdarīt priekš Dievu, tā. Vienalga, vai tas ir mazas lietas, vai tas ir lielas lietas, vai kādas. Un tās lietas dod paliekošu vērtību. Tās mūsu citreiz. Un citreiz, mēnesis, citreiz biznesā beidzās pasumā, stūvi. Tur tas, bet ir kaut kāds pāris lietas, ko tu esi izdarījis ne priekš sevi, priekš kādu, vai kāds zina, vai kāds nezina, vai tu esi izdarījis. Un tas tas tik forši bija. Bija to vērts. Un nekad jau tā nav, ka Dievs tev pamet vai kaut kā, arī ja tu. Bet, tas stāsts vairāk par to ir. Es visu laiku biju salasījies dažādas tur liecības par kādiem ārzemju uzņēmējiem. Es domāju, ka viņi 10. dienu dod no saviem ienākumiem. No ienākumiem, katrs viens uzņēmējs zina, ka ienākumi tas ir tāds baigi, to var tik forši manipulēt, ka tev vidā, tad tu atsveic nekad tie ienākumi nav, visu laiku kaut kā. Bet otrs, es saprotu, ka es, tā no apgrozījuma, no tā, kas man veiklā ir, nav nekāds milzīgs biznes, bet es tā baigi forši, es tā pats labi justos, ja es to varētu. Un es mēģināju, 1 gads pagāja kaut kā nesanāca, un otrs, un tagad pagāja kaut kādu laiks, un pagājuši man sāktas izdoties. Un es jau, protams, es gribētu tādu liecību pastāstīt, kā milzīgi, kā tur sāk miljonu griezties un tā. Nē, bet viena lieta, ko es piedzīvoju, kas ir, man nav bijuši pēdējie 3 mēneši ar absolūtu uzņēmēju darbību, man nav bijuši tie paši labākie. Bet tas mans miers un tā, kā lai to pastāst? Tas ir līdzīgi kā derības attiecībās ar Dievu. Tu zini, kad lai ar kas būtu, būs kāds, kas par tevī parūpēsies. Un jo ir traņķīgāk laiki, jo vairāk mums ir vajadzīgi. Tas ir līdzīgi kā apdrošināšana. Ja? Apdrošināšana tev nav vajadzīga katru dienu. Tev viņa vajadzīga tad, kad ir ziepes. Un es par to nosaucu, tas ļoti līdzīgi. Mēs esam derības attiecībās ar Dievu. Ka tu vari, man tas bija, es saku, es tik daudz visādas liecības par šo biju dzirdējis. Es gribēju pats izmēģināt. Bet viena no lietām, kas ir, man vienkārši ir tāds, negribētos ne rupji, ne nerupji teikt, man ir diezgan vienaldzīgi tas, kas notiek ar uzņēmumu. Jo es zinu, ka tur, kur es netikšu galā, Dievs man palīdzēs. Un tā sajūta man tiešām atnāca tikai tad tas miers un tā sajūta atnāca tad, kad tas no maniem bija kaut kāda bišķīga disciplīna un bišķīgi vairāk prasīja. Bet es ļoti labi zinu, tāds ir mums tas grāmatlasītāju pulciņš. Mēs lasījām vienu grāmatu, kur arī vēl nav izdota, pa Lester Samuelu. Tas ir vērts, viņš jau mūžībā ir. Viņš līdz mūža beigām kaut kādiem 90 gadiem sludināja. Tāds vērts vīrs. Un viņam bija tā kalpošana mūža beigās bija milzīga. Viņam bija pāris militārās lielās lidmašīnas. Bija tāda Feed the Hungry, kur viņi pa visu pasauli sūtīja gan pārtiku, gan visādu palīdzību. Bija vesels viņam milzīgs kuģis, kur viņi to visu to darīja. Tas apgrozījums tam visam bija milzīgs summas, tie bija miljoni. Un vienreiz žurnālisti viņi noķēra, viņi saka, mēs gribam tevi nointervēt. Bet mēs gribam nointervēt tevi, mēs gribam aizbraukt pie tevi mājās. Mēs gribam tevi mājās noķert. Un tā. Un, protams, žurnālisti ļoti gudri. Un viņi aizbrauc, tāds labs rajons, tur visas lielas mājas un tā, un piebrauc. Un viņi bija drausmīgi vīlušies, ka viņam bija viena no mazākām mājām tur. Sieva tur dzīvoja, viņam tā māja tāda necila, un viņu, nav interesanti. Viņš saka, nē, te nav mana bagātība.
šeit, te es tikai strādāju, te nav mana mamma. Un viņi saka, kā tas sajiet kopā, ka jūs tik pieticīgi dzīvojat, jums taču tā tur grozās tādu miljonu un viss notiek. Pēc, jā, man bagātība kaut kur citur ir. Un tas ir. Es arī par to arī varbūt tā gribu teikt, kad es novēlu to katram vienam, lai tava. Dažreiz cilvēki domā, kur ir tā sirds, un sirds, faktiski tā sirds vēlams, sirds seko tam, kur ir tavu naudiņu. Ja tavu naudiņu ir šeit, maciņā, jā, tev ir vajadzīga, bet tas ir, bišķīt pa maz. Ja tavu naudiņu darbojās Dieva lietās, Dieva projektos, draudzē, tam ir, tur arī ar laiku tavs sirds tur būs. Viņi tur nav tā, cilvēki nav tā, tad liekas, kā cilvēks tur nāc un pazūd. Ja viņa sirds tur būtu, tad viņš nekur nepazust. Bet tas tā, es nevienu neko negribu mācīt, nekādus teikt lietas, bet tas ir tas mans pēdējais nosauksmu to tādu pusgadu piedzīvojums, un es arvien vairāk, es arī ticu, jo man uzņēmēju darbībā mazāk ir varbūt jādomā, kas iet. Ir tādas iespējas no malām, kur pieņemsim mums bija tur, mēs zinām tādu internetu veikalu Reitsī, tur tā visādi. Mēs tur kaut kādi 4 gadu muļājamies kaut kāds projekts, kurš tur tā, iet savu, kad nav ko darīt, lai to nosaukt pa biznesu, tur plāc, nav. Un pēkšņi vienu dienu kaut kas sāk notikties, un notiek tādos apjomos, ka mēs pat reāli nespējam kaut ko darīt. Un ir Dievam visādi ceļi, kā tev vadīt, kā tev svētīt. Bet no mūsu, varbūt tās mūsu puses svarīgi būt uzticamam, kur tu vari būt tagad. Un dažreiz tas ir, ja mēs nepārvaldam varbūt tos 50 vai 100 eiro mēs nespējam pārvaldīt. Tā kādi jēga tur sapņot kaut kādiem miljoniem, tūkstošiem vai vēl kaut ko. Dažreiz ir tās nelielās lietas, ko Dievs mums uztic. Kā mēs pret tām izturamies. Kā mēs izturamies pret tām dāvanām, ko Dievs ir devis. Tās pēc pārdomas. Life
tāds, lai viņa vārds cienītā vēl nekā mana sirds, lai pielūdz tavs svētais vārds. Lai pielūdz tavs svētais vārds, lai pielūdz tavs svētais vārds. Amen. Nezinu, kā jūs tur plānojat, kā jums dzīvē sanāk, bet ja jums īpaši dēliem ir vienalga neliela notikuma dzīvē, viņiem ir labi redzēt, ka tēvam tas ir svarīgi. Mums kaut kā vienmēr mēs esam svarīgi, un pēc tam, kad jūs izaugat lieli, tad jūs domājat, Asensis, tā varēja, zin, kā uz mani pāris reizes lieku reizi apstīties vai blakus būt. Un, ja ir iespējas jums ieteikt izvēlēties būt blakus saviem dēliem, kad var, kad vajag, cik vien ir iespējams, jo mūžīgi tas nevalkās, viņi izaug lieli, tad uzrodās kaut kādas mamzels, un viņi viņas aprec, viņas kļūst par sievām un vispār aiztinās projām, zin kā. Un tā tu skaties, viņam negaidot tā sieva ir svarīgāk nekā tēvs, saprot, un viss tā kā, sorry, veči, jāizmanto laiks, kamēr ir. Un tas, ko es šodien nedaudz cīnījos, kad nāk uz vīru vakar kaut kur ārpus baznīcas, ārpus draudzes, vienmēr gribās, jārunā evaņģēlija vēstu, lai cilvēki atcerās, ka jāsako Dievam. Un es tā kā, lauzos, bet es gribu jums kaut ko pavisam citu pateikt. Es gribu jums šokar pateikt, ka draudzē ir vajadzīgi vīri. Draudzē ir vajadzīgi vīrieši, vienkārši vajadzīgi vīrieši. Es neaicināšu jūs kļūt par bīskapiem uzreiz. Varbūt kādam arī vajag, nezinu, bet ir 21. gadsimts, ir feminisma laiks, es saprotu tur, un visi saka, neietekmē baznīcu. Ietekmē. Bet, ja jūs paskatieties Bībelē, jūs nekur draudzes vadībā neredzēsiet sievietes pirmajā draudzē, viņas vienkārši nav. Un jūs varat man tur kliegt un bļaut, ka tas ir, kā tur bija, anahronisms vai kas tur kaut kas, kam jāatmirst, un konservatīvisms un vēl kaut kas. Man prieks par jums, cienu jūsu viedokli, viss kārtībā, bet jūs man izvelciet Bībelē, parādiet, kur draudzes vecāji pāraugi ir sievietes. Nav vienīgā pieminētā Kenhrejas draudzes kopēja, kas arī mums tulkot kā kopēja, bet viņa nav minēta kā pāraudz, uzraudz un tā tālāk. Un draudzē ir vajadzīgi vīrieši, un tad, kad jūs skatāties uz kalpošanu, ja jūs paprasat kaut ko vajag izdarīt, ja nav veči, vienmēr atradīsies māsas, kas to izdarīs. Un viņas dara, un viņas šitā strādā, viņas baigiem āķi, bet viņas strādā tāpēc, ka jūs neko negribat darīt. Jūs negribat savu pakaļ no siltā baznīcas krājas pacelt, jo, ja jūs pacelsiet savu pakaļ, var gadīties, ka mācītājs pateiks, ka jūs sūdīgi strādājat. Un tāpēc jūs nekustaties, jo jums jūsu ambīcijas ir svarīgākas. Un jūs sakat, wow, tās sievietes draudzē visu dara, bet ja tu nekusties, zini, kā vīrieši dara? Es biju šodien skolā, man tur pasākums dēlam bija skolā, un es sēdēju, atcerējos, sēžu tajā aktu zālē, tur lustras manā dzīves laikā uzlika, kad es biju skolā, tur vitrāžus uzlika manā dzīves laikā, viņi vienīgi pārkrāsojuši ir. Laikam arī parkets nomainīts, jo veco parketu es arī rīvēju savā laikā, un es atceros, kad skolotāji ienāca klasē, atvēra žurnālu, tā laikam žurnālu nav, es domāju, elektroniski ir, ka viņa pirkstu vilka pārti, jau apmēram zina, kurā vietā tu esi. Tu zini apmēram, kur tas ir, un ja tas pirksts tuvājas tev vairāk, jo tu zemāk noliecies tā. Jo zemāk es liecos, jo augstāk viņš ceļ, ja? Dziesmā, vēl kā pirkstu tuvājas, jau galva noliek jau. Un es skatos, ka vīrieši bieži vien draudzē ir otrādi, jo pirksts nāk zemāk pa to tuvāk tavam vārdam, jo tu zemāk galvu noliec un vai nu patiešām es. Un Bībelē ir rakstīts drusītiņi savādāk. Dievs vēlas, un es jums lasīšu vienu raksturvietu, ļoti zināmu raksturvietu. Pirmajā draudzē viņiem, kurnēšana bieži vien sāks tieši no sievietēm, piedodiet. Ja? Jums man jau neatvainojas, neviens maršals nav, viss kārtībā. Kurnēšana bieži vien sāks no sieviešu puses. Nē, man nav nekas pret sievietēm. Iznostučīšu tavai sievai, tu redzēsi.
Man ar sievietēm nav tādā ziņā problēma. Man ir sieva, 2 meitas, man ir 2 mazmeitas. Paldies Dievam par sievietēm. Bet reizēm tā ir, ka vecs paburkšķi, bet iet un dāmas reizēm sāk čīkstēt. Un pirmā draudzē sākās čīkstēšana, jo viena daļa dāmas nevar dabūt paēst tik, cik gribās. Kāds zina, par ko nezinu, par ko es runāju. Pirmajā draudzē grieķiski runājošajā daļā sākās kurnēšana, ka viņu atraitnes nesaņem pietiekami ēst. Viņām liekas, ka tām otrām dod vairāk iespējams, un viņām dod mazāk. Un viņi atnāk pie apustuļiem un saka, veči, man prieks, ka jūs labi sludināt un lūdzat Dievu, bet māsas nav ēduši, tā kā fiksi visi rokās nažas taisam ēst. Apustuļi būdam garīgi vīri paskatījās, nevis tā kā mūsdienu mācītāji, kā viņiem saka, viņš uzreiz skrien strādāt. Apustuļi būdam garīgi vīri paskatījās, teica, nē, veči, jūs gribat, lai viņi sēd. No savu vidus arī atrodiet, kas viņus paros. Mēs to, kas jādara, to mēs arī darīsim. Skaties man nopietni. Tā ir. Tu man parādi mūsdienu mācītāju, un viņš skrien aiz visiem visu novākt un pirms visiem visu uzlikt. Un varbūt tāpēc arī draudzēm grūti iet. Un mācītājiem man teiks, agri, bet nav kalpotāji. Tāpēc es šodien runāju, ka večiem jāizstrādā. Un viņš saka, izraugieties no savu vidus vīrus, un apstuļu darbos ir rakstīts, viņš saka, izraugieties no savu vidus, izredziet, viņi rakstīts, no savu vidus 7 vīrus, kam laba slava, svētā gara un gudrības pilns, ka mēs varētu šo pienākumu uzticēt. Un viņi saka, bet mēs arī turpmāk gribam Dievu lūgt un kalpot ar vārdu. Apstults zina, kas viņiem jādara. Viņi saprot apmēram, cik cilvēkus vajag, kam labu slavu. Tu nevari dabūt labu slavu, ja tu neko neesi darījis. Par tevi neviens neko nezina. Tu nevari dabūt labu slavu, ja tev kaut ko uztic un tu to izdari slikti. Un ja tev uztic, tu vienreiz izdari slikti, tev uztic otrais, tu izdari slikti. Ja tu neņem vērā, ka tevi pamāca, tev nav laba slava, tev neko neuzticēs. Un ja tu man saki, agri man draudzē neko neuztic, tad man jāparast tavam mācītājiem, vai tev jebkad kaut kas ir uzticēts. Saka, agri man lielas lietas neuztic, bet Bībele saka, uzticams pie mazuma. Uzticams pie mazuma. Tajā brīdī, kad tu redzi, ka, es teikšu tā, svētā gara pirksts iet pār draudzes sarakstu un jūt, ka tuvojās tev, kāpēc tu nolieci galvu? Tāpēc, ka tev negribās neko darīt. Tāpēc es gribu, lai kāds cits tavā vietā izdara. Un tad, kad kādam kaut kas jāuztic, tev neko, man nieks neko neuztic. Jā, bet nieks jau tev nepazīst. Kā es katru svētdienas baznīcā? Katru svētdienu ienāc, mēs zinām, kur tu sēdi, jo tu parasti sēdi vienā un tajā pašā vietā. Bet kas tu esi, ko tu domā, kas tev ir iekšā? Mēs nezinām. Tu nevari iegūt labu slavu un neko nedaro draudzē. Kāds man saprot? Tu nevari iegūt labu slavu. Un ja tev pēc dievkalpojuma, es zinu visus, kuri pēc mūsu draudzes ēšanas ir bijuši mazgāt trauks un kur nekad nav bijuši, es zinu. Es neesmu no kancels to pasludinājis, bet es zinu. Es zinu visus, kur ir bijuši, kur nav bijuši. Es zinu. Zināt, kuram ir jāuztic kaut kas, kurš ir bijis trauks mazgāt. Kurš ir bijis trauks mazgāt? Nevienmēr viņu var likt par mācītāju, nevienmēr viņu var likt par kalpotāju kaut kādā garīgā jomā, bet tas saprot, ka cilvēkam ir atbildības sajūta. Viņš ir gatavs kaut ko izdarīt. Viņš ir gatavs kaut ko izdarīt, tāpēc draudzēs ir nepieciešama kalpotāji, un Dievam ir nepieciešama kalpošana tikai sievietes un enerģiski jaunieši, bet ir pieredzējuši un nopietni vīrieši. Pieredzējuši un nopietni vīrieši. Tāpēc tev ir jārēķinās, ka tev ir jāieguldas draudzes darbā. Tev kaut kas ir jāizdara, kad tu redzi, man bija viens pazīstams vīrs, kurš Bībeles skolā nomet papīru zemē saņurcīt. Tas, kurš varēja papīru uzrādīt, studenti to nezināja, varēja dabūt no viņa naudu. Es skaties, tagad jādos draudzē visi cels papīrus. Es tur nemētāju papīrus un naudu jums nedošu, nevienam neuztraucies. Viņš nomet zemē, lai redzētu, kuram rūp. Tā skola viņiem nepieder, viņi maksā naudu par mācīšanos. Noteikti ir apkopēji, kurai tas jāpaceļ. Bet tad, kad tu esi ar attieksmi, tu nekad nenolieksies, lai to pacelt, jo tu neesi to nomets. Un tas ir zem tava goda noliekties, bet ja tu neesi gatavs noliekties un pacelt, diez vai tev varētu uzticēt kaut ko vairāk, jo tev nerūp tā vieta, tev nerūp tie cilvēki, tev ir vienalga. Tāpēc, kad Dievs sāk kustināt un runāt, tev jārēķinās, ka Dievs tev uzticēs nelielas lietas. Vienkārši Dievs tev uzticēs nelielas lietas. Viena no mīstamākajām lietām manā dzīvē bija, es nezinu, kāpēc Dievs man to pieļāva. Padomu gados mans tēvs, būdams veco laiku mācītājs, ne tikai baznīcā kurināja krāsni, bet arī sāk strādāt pa sēdnieku, tīrīt baznīcas apkārt. Lai tas kungs viņam nepielīdzina šo. Un tad, kad viņš nevarēja visu notīrīt pasta, viņš ņēma mūsu ar brāli tīrīt.
Zini, kā mēs ar brāli tīrījām? Man galva bija betona ietvēja iekšā, un es visu laiku slaucīju ietvējas baznīcas, lai neviens man neredz, ka es pie baznīcas slauku. Man bija kauns, ka es esmu sētnieks, un man bija otrs kauns, ka es esmu pie baznīcas sētnieks. Goda vārds man bija kauns. Kā šodien iet? Nu, šodien dažādi iet, kad vajag arī paņem lāpes, nav problēmas. Bet man neviens nepiedāvāja neko. Man iedeva pirmo lietu pie baznīcas ietvis slaucīt. Es esmu pie baznīcas ietvis slaucījis, jā. Es esmu ar tēvu kopā ar ķēru malku dzinis apkuras katlam. Esmu to darījis, jā. Pirmā garīgā kalpošana, varētu teikt garīgā kalpošana, tulkoja no latviešu krievu, no krievu uz latviešu mūsu baznīcā. Reizēm notulkoja vienu, reizēm divas runas, vairs pat neatceros kā vienu. Neviens man nepiedāvāja. Pirmo reizi mūžā, kad es saņēmos drosmi 90. gados, bija atbraukuši amerikāņu jaunieši, es vēl tagad atceros, vēl tagad sāp, bet mums draudzē bija godājums vīrs, tāds Kārlis, mans mammas onkulis, godājums vīrs un visādos veidos. Viņš vienmēr bija atbalstījis man tēvu un visu, un es aizgāju priekšā dedzīgi, sarāju draudzi, ka mēs tur nedaram tā kā vajag un neevaņģelizējam kā vajag. Un parasti pēc uzrunām Jelgavas draudzē bija lūkšanas, un Kārļonkulim bija tāda balss, ka viņam mikrofonu nevajadzēja. Un es vairs neko no tās lūkšanas neatceros, bet atceros, kā viņš lūdz Dievu. Es tikko kā jauns džeks izgājis priekšā pirmo reizi uz savu iniciatīvu kaut ko noliecināju. Un viņš savā lielajā milzīgajā balsī: Dievs, dod viņam gudrību! Par mani nolūdzu. Es vēl tagad atceros. Bet paldies Dievam par veciem vīriem, kas lūdz par gudrību. Neviens man ar rozēm nesagaidīja, neviens man tur nekaisīja priekšā nekādus tur ordeņus. Kad es sāku sludināt, man vienmēr atradās gandrīz ētnāts kāds, kurš pastāstīja, ko es nepareizi esmu izdarījis. Un kāpēc es to stāstu? Vienmēr liekas, ka tu esi tik svarīgs, ka tev jāizrulē priekšā sarkanais paklājs un eņģeļi vēdina tev, un tu jūti vēsmiņu, un svētais gars tev nes pat taisno uz visaugstāko kancelu pasaulē. Svētais gars tev nes kalpot Jēzum Kristum. Un reizēm tā vispār nav kancela. Un ja tu gaidi, ka tev būs sarkans paklājs un tevi ar godu un cieņu vedīs, tad tev arī nekur neaizvedīs. Tu darīsi savā vietā paliks, bet draudzē ir vajadzīgi vīri, kas pazīst Dievu, kuriem var kaut ko uzticēt. Amen. Un tas, ka viņi bija pārbaudīti, nozīmē, ka viņi jau draudzē bija darbojušies, viņi bija zināmi, viņi nebija svešinieki no malas, viņi bija pazīstami. Tu nevari iegūt labu slavu, tikko ienāc draudzē, tu nevari iegūt labu slavu, ja tu nāc un ej, un uz tevi nevar paļauties. Tu esi ienācis, tu paliec, tu kalpo, tu strādā. Dievs dos iespējas, Dievs dos vietu strādāšanu. Nākamā lieta, kas šeit ir rakstīts, kas absolūti ir svarīgs, svētā gara pilns. Draudze nav organizācija. Viena no lietām, ko es savā dzīvē esmu sapratis, kas parādās, viens otrs spēja. Mēs bieži vien draudzē skatāmies uz uzņēmējiem kā uz vīriem, kur kaut ko var izdarīt. Nemaldieties, viņu uzņēmumā var izdarīt, draudzē viņi bieži vien nevar izdarīt. Sorry, veči, piedodiet. Dievs var jums dot dāvanu, ka jūs varat kaut ko draudzē izdarīt, bet tas, ka tu esi uzņēmējs, nenozīmē. Ja uzņēmējs ienāk draudzē, ka es māku, es visu sakārtošu. Es jums uzdošu citu jautājumu, vai jūs kā uzņēmējs savā ģimenē visu varat sakārtot? Jūs nevarat sakārtot, jo ģimene dzīvo drusciņ pēc savādākiem principiem nekā uzņēmums. Ir lietas, kuras var mācīties. Ir uzņēmēji, kuriem Dievs ir uzticējis arī lietas, un viņi var novadīt un sakārtot draudzē lietas, kas ir jāskārto. Bet tāpēc vien, ka tu esi uzņēmējs, nenozīmē, ka tu var vadīt draudzi. Tev jābūt aicinātam. Amen. Un tāpēc vien, ka tu nespēji vadīt uzņēmumu, nenozīmē, ka tu nespēji vadīt draudzi. Jo tur ir vajadzīgs aicinājums. Amen. Un aicinājuma pamatā, lai tu ieiet draudzē tik vienkāršā lietā, kā uz galdiem atnest ēst, ir jābūt pilnam ar svēto garu izrādās. Ir jābūt pilnam ar svēto garu. Un tas ir tas, kas draudzēm ir absolūti nepieciešams. Pārbaudīti zinām vīri, kuri pilni ar svēto garu. Tas nozīmē, ka tas ir vīrs, kurš uztur attiecības ar Dievu. Amen. Nevis vienkārši attiecības ar draudzi un cilvēkiem, bet uztur attiecības ar Dievu. Amen. Tāpēc draudzei ir vajadzīgi vīri, kuri ir draudzē, kuri kalpo draudzē, kuri pilni ar svēto garu. Nu, un tad vēl ir tas smagais vārds gudrības pilni. Tur jau nav ko sludināt, visi ir gudri, vai ne? Tā nav.
Ja jūs paņemat veco derību par to pašu, ko te runāja, viņiem templī bija dārguma glabātavu, kur viņi lika tās lietas, kas ir. Kad vajadzēja jau taisīt telti, bija daudz forši veči Izraēlā. Stipri vīri, gudri vīri bija. Un Dievs saka, bet tad tur man būs divi, kam es došu īpašu gudrību, ka viņi varēs uztaisīt visu kā vajag. Viņi varēs sataisīt visu kā vajag. Tāpēc vien, ka kāds ir ļoti garīgs, vēl nenozīmē, ka viņam kaut ko var uzticēt. Nu tā ir. Jo reizēm tie garīgie tikai pūš un elš rokas gaisā, asars tek un neko nevar uzticēt. Jūs paņemat super garīgu cilvēku, ielieciet par kārtībnieku dievkalpojumā, jums kārtības nebūs. Viņam būs rokas gaisā, asars tecēs līdz zemē, viņš baudīs tā kunga klātbūtni un apkārt būs bardaks. Pat jau uz vienu dievkalpojumu jūs viņam to paprasīsiet, jo viņš aizmirst, kur viņš ir atnācis. Viņam šodien jāstrādā, viņam jākalpo. Tāpēc ir jābūt cilvēkiem ar gudrību, ka tu redz, ka Dievs viņu ir ielicis tajā konkrētajā vietā. Amen. Viņš ar to tiek galā. Viņš ar to tiek galā. Amen. Viņš ar to tiek galā. Es ierodzu Armāns, sorry. Man vajadzēja šo to pielikt pie sienas virtuvē. Mans radinieks tur parūpējās, lai man ir ko pielikt pie sienas, bet viņš, protams, neaizrāvās ar rūpēm par to, lai būtu kāds, kurš pieliek pie sienas. Viņš teica, pats tiks galā. Pats tiks galā. Es domāju, visi es pats galā netikšu. 100 punkti. Es varbūt varētu sprediķi uzrakstīt 2 vai 3, bet akmens gabalu pielikt pie sienas diez vai. Es saku Armandam, tu visu zini, davai. Un mēs ar viņu pa 2 mēģinājām likt. Tad mums sanāca šķībi. Es saku, labi, mēs aizdzim kaut ko priekšā. Armands, viņam savādāk pieeja nekā man. Viņš saka, nevar, vēl. Vēl mums sabaidīja, ka mēs varam salauzt visu saplēst un jau ar trīcošām rokām. Beigās viņš tur kaut ko pavilka, es kaut ko pavilku, viss nostājās kā vajag. Droši vien brīnums no tā kunga bija, zin kā. Kurš teica, pielikām savrodi, aizsūta bildes radiniekām, viņš saka, šito var ņemt pie manis liktos akmeņus, viss kārtībā, jau darba vieta nākamā garantēta, ja tagad neiet. Kāpēc? Kāpēc es viņam prasīju? Tāpēc, ka es zinu, ka viņš tādām lietām ir krāmējies. Kad tev kaut ko draudzē uztic, man visu laiku, man mājās aizliedz dziedāt. Man Nauris uz mani skatās. Tev droši vien atļauj, vai ne? Jā, man mājās aizliedz dziedāt. Mana sieva dzird, viņai ir dzirda, viņa dzird. Man Kristofers ir mūzikas skolu pabeidzis, Olivers tenoru pušu mūzikas skolu pabeidzis un meita spēlē violu. Un, kad es sāku dziedāt, viņi man aizspiež ausis un saka, tikai nedziedi. Es saku, tikai papu nedziedi. Es nesaprotu, kur viņiem ciešanas man tik forši sanāk. Man vienmēr labi sanāk, kad es dziedu. Viņiem ciešanas. Tāpēc, ka es nemāku dziedāt. Nesanāk. Es varu līdz pavilkt, kad kāds dzied, pavilkt līdz. Vai es varu kādu novilkt līdz sev. Mēs vienreiz bērēs bijām dziedam, sēžam pie galda dziesmu grāmatas vaļā. Mans radinieks dzied tik droši, vēl viens dzied, un es ar to dziesmu zinu tik droši dzied. Vienā brīdī viņam, kad nogāja šķība. Es zinu, kurš bija vainīgs, nesakiet nevienam. Es tā novilku šķību, un šie man aizvilkās līdz. Vienkārši līdz. Ko es tev stāstu? Nav man meistarības. Es nemāku. Neprasiet man vadīt kori, neprasiet man vadīt dziedāšanu. Es to nespēju izdarīt. Es to nevaru izdarīt. Tāpēc ar to vietu, vai agri tu esi kristīts svētajā garā, jā, bet man tas nav devis dāvanu nodziedāt pareizi, kad vajag. Tāpēc tad, kad tu izvēlies draudzēt, tev jārēķinās, kāpēc tev to stāstu? Es gribu to amatu. Bet vai tev ir Dieva dotā gudrība, lai tajā amatā tev varētu vispār ielikt iekšā? Es kurināšu krāsni, man bail tev laist klāt, nodedzinās visu baznīcu. To otru es varu laist klāt, viņš nenodedzinās, viņš zina, ko viņš dara. Amen? Cilvēkam ir jāsot. Tāpēc, veči, tas nav sarežģīti. Dievam draudzē ir vajadzīgi vīrieši, kuriem kaut ko uzticēt. Nevis, lai izkonkurētu sievietes, bet lai ieņemtu tās vietas, kuras Dievs tev ir paredzējis. Amen? Un es pat tagad nerunāju, uzreiz nevajag sakt, es beigšu kā arhibīskaps. Galvenais, lai tu beidz debesīs, kas līdz tam ir, lai tev neuztrauc. Nopietni, kāda tev daļa, kas tu būsi arhi vai postbīskaps vai pribīskaps, kāda tev starpība? Es būšu emeritus. Tu nevar būt emeritus, ja tu neesi būs bīskaps. Bet skaties, Dievs noteikti kustina tavu sirdi. Dievs noteikti
ļauj tev ieraudzīt, ka ir lietas, kur roka jāpieliek. Vienkārši roka jāpieliek. Amen? Dievs tev ļauj redzēt, kur jāapsver. Man kādreiz Maskavā Bībeles skolā viens draugs mācītājs saka, viņš ir kreku mācītāja materiāls. Kā viņš zināja, ka tas ir mācītāja materiāls? Viņš vienīgais no visiem, kas atnāca kalpot, padomāja, ka krēslu trūks skatos, uzlikus skatos krēslu. Viņš saka, viņam jau rūpa ir par to, kas notiek. Es nezinu, vai viņš ir kļuvis par mācītāju vai nav kļuvis par mācītāju, bet viņš atnāca ar attieksmi, nevis vienkārši piedalīties, bet ieguldīties. Un tad, kad atnāca ar attieksmi ieguldīties, Dievs tev parādīs, kur ieguldīties. Dievam draudzē ir, kur ieguldīties. Un pirmkārt, tev ir jābūt draudzē. Tu nevari svētdienā uzplaukt tā kā puķīt uz vienu dienu un gaidīt, ka viss tev liks buķitē iekšā. Vispirms apstīsies, cik tu ilgi ziedēsi. Vai tu pareizi smaržo? Kāds tu esi? Amen? Un tad, kad tu esi pārbaudīts, ka tev ir pareiza attieksme, Dievs tev dos iespēju, kur pielikt roku. Vienkārši, kur pielikt roku. Amen? Un tu to nedari karjeras pēc, un tu dari tāpēc, ka tu gribi kalpot Dievam. Dievs tev ir tik svarīgs, ka viņš tev ir jāmeklē arī tad, kad tev uztic pienākums. Tev jābūt pilnam ar svēto garu. Jo draudze, Dieva gars mūs tur kopā, un Dieva gars vada tā kunga draudzi. Amen? Un nākamā lieta, ar ko tev jārēķinās, tā gudrība, ko Dievs tev ir devis, viņa būs specifiskām lietām. Es tikai zinu draudzē vienu, kas zina visas lietas, viņu sauc Jēzus Kristus. Mums pārējiem visiem ir ierobežojumi. Es kaut ko zinu un kaut ko nezinu. Es kaut ko spēju un es kaut ko nespēju. Un kaut ko es varbūt varētu darīt, bet Dievs man to nav paredzējis. Un kaut ko man negribās darīt, Dievs man reizēm ir paredzējis. Amen? Jo tā ir viņa draudze. Tāpēc, veči, es domāju, ka debes Tēvs aicina strādāt. Ja jūs man teiksiet, gribu evaņģēliju vajag, ar evaņģēliju viss ir vienkārši. Mums sieva man atgādināja, ka viņai viens radinieks ir vakar laikā viņam būtu bijusi dzimšanas diena, bet viņš ir aizgājis no šīs dzīves projām. Dzīves laikā viņam tik tie kristieši traucē, viņš tik gribēja tikt no viņiem projām. Mums ir skumjas aizdomas, ka viņš ir ticis no viņiem tālu projām. Skumjas aizdomas, ka viņš ticis tālu projām. Un evaņģēlis ir pavisam vienkārši. Lai tiktu uz elli, ir jāgrib tikt projām no Dieva. Vienkārši jāgrib tikt projām no Dieva. Bet nelaime ir tā, ka tad, kad tu nobrauc tā ellē, apakaļ vairs nevar atbraukt. Tur nav, tur divu virzienu, kur satiksmes nav, divos virzienos nekursē. Tāpēc evaņģēlis ir pavisam vienkārši. Vai tu savu dzīvi uztic Dievam, vai tu viņus pazaudējis. Tur nekā sarežģīt nav. Nekā sarežģīt nav. Bet tad, kad tu esi uzticējis dzīvi Dievam ir vieta draudzē priekš tevis. Amen? Dievam ir vieta. Un es gribu ar jums kopā pielūgt Dievu. Es gribu pavisam vienkārši, lai tu viņam paprasti. Ja ir grēki jāžēlo, tad nevajag skriet meklēt vietu draudzē, ko darīt. Tad vajag teikt, Tēvs, piedod man. Jo viņš piedod visus tavus grēkus, dziedē visus tavus vainas. Amen. Bet tad, kad tu esi saņēmis piedošanu, tev jārēķinās, ka tas kungs tev uzticēs kaut ko. Amen. Bībelē rakstīts, ikvienam ir dota gara izpausmē nes tuvākam svētību. Kalpoja tik viens otram ar to dāvanu, ko kāds esat saņēmuši, kā dažādi Dieva žēlstības namturi. Amen. Tāpēc godājumie namturi kungi, ja potenciālie namturi kungi. Es gribu, lai tu debes tēvam paprasti, saka, Dievs, ja tas agris nemūl, ja viņš gadījumā nemūl, tad palīdzi man būt tur, kur tu gribi, lai es esmu. Amen. Tāds, kā tu gribi. Un tad arī klausi Dievu. Klausi Dievu. Amen. Pat Pāvils neskrēja viens apkārt, viņam bija komanda ar viņu kopā, kas gāja. Tā bija. Viens no izcilākajiem apustuļiem, kas ir bijis Bībelē. Pat viņš viens neskrēja apkārt. Bet bija vīri, kas viņu kopā gāja. Amen. Amen. Un ja tev ir paredzēts būt Pāvilam, tad būs Pāvils. Ja tev ir paredzēts iet kopā ar kādu kā Pāvils, tad ej kopā ar kādu kā Pāvils. Un zini, kas ir? Jums abiem būs vienāda alga, jo kas ir devis pravietim glāzi ūdens praviešu vārdā, ja praviešu vārdā dēļ, dabas saņem to pašu algu. Tur Dievs nešķiros, priekšnieks, padotais, visiem viena alga. Āmen. Āmen. Slavēju ielējā, uzotējā augstā. Slavēju līdziņā, slavēju mierā. Slavēju tevi, lai to arī
Smile.